Katrai vietai, katram novadam ir sava īpašā smarža. Zemgale smaržo pēc plašuma, pēc labības druvām, kurām pāri staigā vējš. Zeme te allaž bijusi dāsna, un zemgalietis ir te vai sinonīms vārdam zemkopis. Zemkopis, kurš prot izaudzēt nevien Latvijā brangākos kviešus, bet arī skaistākās rozes. Šis būs stāsts par 3 zemgales rozēm. Pirmā no tām ir Bauskas pils, kas atrodas Mūsas un Mēmeles satekā. Pils vecāko daļu cēlis Livonijas ordenis, lai aizsargātu savas dienvidu robežas un kontrolētu tirzniecības ceļu no Lietuvas uz Rīgu. Tās biezie draudīgie mūri ir pieredzējuši nevienu kauju. Savukārt pils jaunākā daļa ir renesanses un manierisma laikmeta roze. To cēlis pirmais Kurzemes un Zemgales hercogs Gotthārds Ketlers, kā nocietinātu rezidenci sev un savai dišciltīgajai ģimenei. Šis laikmets nāca ar spēcīgu izrāvienu nevien mākslā, bet arī sadzīvē, ienesdams jaunu galdu kultūru, jaunas izklaides un brīvā laika pavadīšanas formas. Kaut arī renesansi mēdz dēvēt par humanisma laikmetu, kari un bruņotas ķildes bija neatņemama šī laika iezīme. Tāpēc parki ap pilīm netika veidoti, un visa sabiedriskā dzīve notika pils mūru drošajā patvērumā. Toties laika pils iemietniekiem, bet sevišķi dāmām, bija atliku likām, un tas tika pavadīts nesteidzīgās sarunās, dejās un galantu tērpu darināšanā. Renesanses laikmeta tērpi Bauskas pilī ir aplūkojami arī šodien, un ne tikai aplūkojami, arī pielaikojami. Bauskas pils ir vieta, kur renesanses laikmeta samtaino pieskārienu jūs varēsiet sajust uz savas ādas šī vārda vistiešākajā nozīmē. 13 km telpā un pusotras gadsimts laikā šķir Bauskas pili no Rundāles pils. Tā celta 18. gadsimta vidū, laikā, kad Eiropā valdīja apgaismības laikmets un prāta cilāšana bija lielākā godā nekā zobena cilāšana. Pilis vairs nebija vajadzīgas aizsardzībai, bet gan stila, izsmalcinātas gaumes un kultūras demonstrēšanai. Dārzi un parki bija nemazāk nozīmīgas šīs kultūras sastāvdaļa kā pašas pilis. Ceļotājiem, kas šķērso Zemgales līdzenumu, Rundāles pils iznīrs tacu priekšā gluži kā mirāža. Tā ir baroka un rokoko laikmeta roze, krāšņākā nevien Zemgalē, bet visā Latvijā. Un tā stāsta par pils saimnieku, Kurzemes hercogu Bīronu, gaumi un neparasto vērienu. Pilī atradās hercogu un hercogienes apartamenti un grezni dekorētas reprezentācijas zāles diplomātiskām pieņemšanām, galmu svinībām un ballēm. Līdzīgi kā Versaļā, arī Rundālē blakus pilī tika izveidots plašs franču stila parks ar alejām, strūklikām, parteri, kanāliem, paviljoniem, bosketiem, tulpju dobēm un rožu stādījumiem. Rundāles pils bija hercogu vasaras rezidence, un kā toreiz tā arī tagad visburvīgāk, te ir vasarā rožu ziedēšanas laikā. Pils rožu dārzs ir lielākais Baltijā, un tas stāsta par rožu audzēšanas vēsturi no 18. gadsimta līdz mūsu dienām. Vasarās te tika rīkotas viesības un balles augstdzimušiem viesiem no tuvākām un tālākām malām. Rundāles tuvākie kaimiņi bija mežotnes muižnieki, kuru muiža atradās tepat netālu, Lielupes pretējā krastā. Mežotnes muižu Krievijas ķeizariene Katrīna II bija nodevusi mūža lietošanā savu mazbērnu guvernantei Šarlotei, kas bija ieprecējusies senajā Līvenu dzimtā. 1797. gadā Šarlote von Līvena mežotnē sāka celt pili un veidot parku. Ne ģeometriski regulāru kā Rundālē, bet ainavu parku, tādu kā Anglijā. Stāsta, ka parka projekts esot izmaksājis 2 reizes dārgāk nekā pils projekts. Mežotnes pils ir klasicisma laikmeta roze. Pašapzinīga, izciltīga rezervēta un cēla.
Krāšņākā telpa pilī ir kupola zāle, kam par paraugu, kā jau klasicismam pieklājas, izmantot Romas panteona elementi. Zāles kupolveida griestus, protā lustra ar 40 svecēm un sienu glaznojumi ar iluzori reālām atlantu figūrām. Ja gribēsiet šeit uzkavēties ilgāk, varat Mežotnes pilī pārlaist nakti kādā no 3. stāva istabiņām. Mūsu stāsts par 3 zemgales rozēm noslēdzas Rundāles pilī. Pils atjaunošana ir vērienīgākais restaurācijas projekts Latvijas vēsturē, un šodien tā kļūsi par īstu turistu meku. 41 no pils 138 telpām ir atjaunoti Kurzemes hercogistes laika interjeri. Līdz restaurācijas beigām tām paredzēts pievienot arī hercoga darba kabinetu un bibliotēku. Taču Rundāles pils nav vienkārši muzejs. Tā ir vieta, kurā baroka laikmeta gars tiek uzturēts dzīves arī šodien. Tāpat kā toreiz arī tagad tā mīl iepriecināt kā sevi, tā savus viesus ar svētkiem, izrādēm un lieliskiem klasiskās mūzikas koncertiem. Bauska, Mežotne un Rundāle. 3 zemgales rozes. Kādreiz tās priecēja vien pils saimniekus un viņu augstdzimušos viesus. Šodien tās smaržo arī jums.